Šodien esmu izbraukumā Polijas klosterī, kurš darbojās no 17. gadsimta, ja nekļūdos celts. Un bija tāds tipa katram mūkam sava kelle, un tur viņam pašam savs bija jānodrošina izdzīvošana, un katram bija savs dārziņš. Un viņi arī nodarbojas gan ar zivniecību, gan ar mežstrādi. Tā kā mūku dzīve arī nav bijusi vienkārša. Iesim paskatīties, kas šeit. Nu, šeit nav kelle, šeit ir pie kelves ir tāds dārziņš. Nu, tagad jau, protams, mūsdienīgi varbūt sataisīts. Un tas viss atrodas netālu no Suvalkiem, Polijā. Tādas pussalas, agrāk sala bija, tagad pussala, abām pusēm. Ūdens, ezers un rekur pašas kelles. Kelles uztaisītas patreiz ir kā zem viesnīcas, jā, bet, viesus uzņemt var. Tā ka, protams, ar televizoru un viss tā agrāk. Droši vien tā televizora nemaz nebija, vai ne? Nekādi sienas vēl zīmējumi. Man kaut ko atgādina. Vismaz no D'Artagnanu no 3 musketieriem, nezinu kāpēc. Un Zvērāda dievmātīte. Un tāds uztaisīts tagad mūsdienīgs interjers. Un te saka labs skats pavaroties, ka uzkāpši tajā te iesim uz augšu skatīties. Nu, skats tiešām ir burvīgs, gan uz ezeru, gan tur tālāk uz baznīcu, bet tur ir cilvēki. Bet interesantākais te ir stikls priekšā, laikam, lai pašnāvnieki nelektu laukā. Te bijām tur apakšā, tur kellēs bijām. Un vēl iesim uz baznīcu. Tur baznīca. Arī tagad patreiz darbojas katoļu baznīca. Kā jau Polija ir pieklājas, jo Polija ir katoļticīgie. Mēs pašā baznīcā, ļoti tāda krāšņa. Un pats galvenais, es nepateicu, ka šeit ir, kāpēc viņa arī tāda pastāv un uzplaukst, pat var teikt, jā, šajā vietā, kā ir bijis nakšņojis uz 13 naktī pāvests. Es neatceros, kurš vairs, bet ir nakšņojis pāvests. Līdz ar to šai vietai ļoti liela nozīme un svētvieta tāda. Rekur laikam ir tas piemiņas plāksne, ka Jānis Pāvils II te ir nakšņojis. Un te varētu būt, ka viņa kaut kāda naktsmītne, kā viņam bija, paskatīsimies. Jā, te ir viņa apartamenti, kad viņš te ir bijis ciemos uz tām 3 naktīm. Jā, rekur čemodāns, kur gulējis, tur, kur pusdienojis. Tā kā viss laikam ir mēģinājuši autentiski uztaisīt. Numuriņš ir ļoti šiks. Ir kāds skapis. Tā, tolete. Neieslēdzu gaismu, nezinu. Labi. Vieļiem ar visu, bet pats numuriņš ir vienkārši. 4 zvaigžņu viesnīca, ko var gribēt. 4 zvaigžņu viesnīca. Durvis neveras vaļā. Gribēju uz balkonu iziet. Nē, es viņas ātrāk izlauzīšu nekā atvēršu. Nē, tiku tomēr. Vēl laukā. Tur lauka baseina laikam, kur var
Varbūt ir atklāti jau vai nav, vai tikai vasarā. Un tāda viesnīca. Vai vispārīgi, tāds, kā teiksim, Turcijā 5 zvaigžņu viesnīcas. Varbūt būs laiks pafilmēšu. Tur bija cilvēki, te šokie koridoru pabildīju. Nu, pišam, viņš vako, ka mēs kur tur startu bijām. Tas koridors sēdam gleznom ar paklojumu. Ой, я отцу у нас лол сакварīs. Nu, ko makšķernīga sapnis, da? Kādas jūtenis. Te īmest ba makšķerēti pareizi. Lalokas i mozokas i usēdas interesnas. Te vēl izrodas citas te slidota vairāk. Nu, pravda, ja 8 tikai strodoja, tagad jau 9. Tā, ka vēl var paslidot atīt. A te var atīt paspēlēt bowlingu. Visam Rēzeknī jau vairs nav, a te vot mīkoši hotelī. Ir paradīze bārņiem, lalokiem un mozokiem. Sakot, uzsēdi golda spēles, datoru spēles, ko tik te nav. Te īsim tūlēt iekšā. Pašā viesnīcā, būt foajē. Un kādas te lustrus mums sagaida. Un sakot, ka man pirmīs izpējas bija, nu Turcija, kas Turcija, nu tu jau Marina secēja. Doroga, bogata. Nu, ot, te muzika sagaida. Spēlē. Vajadzētu pasēdēt, pasaklausētīs. Un, nu, ot, es priekšu, kur tas akvārijas ar zīlteņam. Bet, nu, šakarns tāds, ot, ko ētīšām. Mēs šodien pastaigāmies pa Mikalaikiem. Un ar laiku ir ļoti paveicies, un kur jau arī jahtas parādījušās. Saka, 2 nedēļas atpakaļ vēl jahtu nebijis. Tāda sakot, skaista maza pilsētiņa, kur ir spā, teikšu, arī labs bija ar visādām broma joda vannām, burbuļu vannām, nu, un pārējām visādām izklaidēm, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ļoti patika. Vienkārši baudām dabu, baudām rītu, baudām svētdienu. Visiem, kam šodien ir šito te lieldienas, priecīgas lieldienas arī. Tā kā mums ar laiku ir paveicies. Putniņi dzied, čivina, saulīte spīt. Kur pīlīte pelt. Nu, ko man šis tiltiņš, kas mums pretī redzams, atgādina kaut ko, piemēram, Jelgavu, bet man ļoti smuks skats. Un saka, ka daudz, kas te ir sabūvēts tieši priekš turistiem. Visādi veikaliņi, visādi šitie te. Bet, nu, smuka maza pilsētiņa. Kur var atbraukt, atpūsties, izbaudīt. Vienkārši skaists skats uz ezeru. Mēs tagad uz tā gājēju tiltu esam, kur es teicu, ka Jelgavai līdzīgs. Nu, pret sauli diezgan tā paslikti redzēt. Nu, baznīca. Nu, arhitektūra interesanta. Man patīk tās sarkanās mājiņas ar tiem sarkaniem jumtiem.